Pašlaik esam Ādažos, un Ādaži tiešām var lepoties ar ļoti skaistu ēku. Kas ir šis nams? Šis ir Ādažu kultūras nams. Tas ir viens no pirmajiem sabiedriskajiem objektiem ar cedralu uz fasādes. Šeit ir montēti cedralu dēļi, likti viņi ir skujiņā, un šis te krāsu mikslis ir izdomājuši arhitekti, lai izstītos. Lai ir savs raksturs. Lai ir savs raksturs. Šeit ir ļoti liela ēka, bet tomēr iespējams, ka arī privātajā sektorā varētu izmantot līdzīgu risinājumu. Bez šaubām šeit var atnākt cilvēki iedvesmoties, kā vēl var uztaisīt, un patiesībā jau pirmie projekti top arī ar līdzīgu risinājumu, pateicoties šim te objektam. Cik vispār ir tās krāsas, no kurām mēs varam izvēlēties, lai šo mozaiku tā kā saliktu? Kopumā ir 32 krāsas, izmantojot visas, droši vien būs pārāk raibi. Cik šeit ir izmantotas krāsas? Šeit arhitekti ir izmantojuši 6 krāsas. Kāda ir šo dēļu garumu un kā viņus vispār salaist kopā? Oriģināla dēls 3,60 garš, šeit konkrēti viņi ir griezti pa 1,20 m, attiecīgi skrūvēti, liekot ar pārlaidumu, lai skrūves nebūtu redzamas, un šeit tie dekoratīvie elementi, tie attiecīgi taisīti no metāla, lai to rakstu izcelt vairāk. Vai arī šie stiprinājumi ir iegūstami pie tevis? Jā, bez šaubām visi stiprinājumi, metāla profili, viss ir iespējams sakomplektēt. Mēs arī sarēķinām visus daudzumus un piegādājam uz objektu jau pilnu komplektu. Pašlaik diezgan spilgti, bet kā tomēr būs ar balēšanu? Principā šis materiāls saulē izbuļo ļoti minimāli. Šim objektam jau ir 9 gadi, un kā redzi, joprojām viss izstāsta gandrīz kā jauns. Mums ir paraudziņš, kas ir pilnīgi jauns, tad mēs varam salīdzināt, kā šī krāsa reaģē ar sauli, putekļiem un visu, vai ir atšķirība šajā laikā. Patiesības mirklis. Tev vajadzētu kaut kādu mākslinieku, gleznotāju, lai var pateikt. Vēl noteikti jāatzīmē, ka izskatās pēc koka, bet ir pavisam cits materiāls. Jā, bez šaubām tas ir šķiedrcements. Tātad cements, smilts, ūdens un celulozes šķiedra, kas kopā veido šo te materiālu. Lūk, esmu saticis Ādažu novada attīstības daļas vadītāju Karinu. Sveiki! Sveiki! Kā pateiktu šīs fasādes? Man liekas, ļoti labi. Tas ir Ādažu viens no kolosāliem projektiem. Šis viennozīmīgi ir punkts, kuru atpazīst daudzi, kas Ādažos ir gan vietējie, gan iebraucēji, gan amatpersonas, kas dodās uz Ādažu militāro poligonu. Tā kā šis ir tāds pievilkšanās punkts. Un 10 gadu atpakaļ šī bija gada būve Latvijā. Un man liekas, nav kauns arī šodien ar to lielīties, jo viņa akurāti arī šodien varētu atkal startēt. Šo materiālu var izmantot arī iekšpusē, kā tu redzi. Un šādi ir interesants risinājums, kur no fasādes turpinās šis te raksts arī iekštelpās. Ārpusē izmanto šo materiālu viss kārtībā, bet iekšpusē vai nebūs kaut kādi izgarojumi? Šis ir dabīgs materiāls, tas ir šķiedrcements. Nekāda izdalījuma, nekas no viņa nav, neveidojās, kas būtu kaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem vai jebkam. Tā kā, principā, viņi kā var izmantot fasādes, tāpatās arī iekštelpās. Plus vēl šis materiāls ir viegli kopjams, nevajag nekādus speciālus līdzekļus. Šeit arī var manīt to, ka neviens nagls, neviens skrūvs vismaz nav redzamas. Jā, skrūvs ir šeit apakšā paslēptas un ir likt pāri dēlis, lai skrūve pazūd. Stiprinās tikai ar vienu skrūvi, ik pa 60 centimetriem. Tādējādi mēs principā neredzam nekādus stiprinājumus. Kā ir ar ilgmūžību? Paredzamā ilgmūžība ir 50 gadi. Tas, protams, nenozīmē, ka pēc 50 gadiem viņš sabruks. Vienkārši cements pēc 50 gadiem sāk pamazām zaudēt savu izturību. Realitātē mēs arī ārā cementu betona ēkas redzam, uz tā arī ilgākā 50 gadi. Kur cilvēki var iepazīt šo materiālu? Ieteiktu noteikti atbraukt apstīt šo ēku, Ādažos kultūras namu, jo šeit ir publiska ēka. Te var pieiet arī tumā, aptaustīt un apskatīt materiālu. Un, protams, var iestīties mūsu mājaslapā Eternit.lv, kur var atrast gan manus kontaktus, gan pasūtīt bezmaksas paraudziņus uz mājām un iepazīties ar to pamata informāciju.